Skolotājas Marijas atmiņas. Atceros, vecajā Niedru skolā varētu būt 1987. gads. Krievu valoda 4. klasē. Lasījām tekstu, atbildējām uz jautājumiem, bet kaut kas nedaudz nočaukstēja. Mēs paskatījāmies apkārt, arī uz griestiem, un konstatējām, ka viss ir kārtībā. Tas iepriekš izkritušais un ieliktais vietā griestu gabals vēl nekritīs. Drīz, pēc minūtes vai pusotras, no griestiem ar troksni nogāzās apmetuma gabals Andrim tieši gar ausi. Drusciņ bija putekļi, mēs drusciņ pārsteigti, Andris vairāk pārsteigts, nevarētu teikt, ka pārbijies. Atvērām klases durvis. Ienāca skolotājs Ilmārs, pārliecinājās, ka viss kārtībā, tikai griestos diezgan liels caurums apmetumā. Atskrēja direktore Helēna, paskatījās, pajautāja, kā mēs jūtamies. Mēs saslaucījām nokritušā apmetā lauskas un putekļus un turpinājām stundu. Laiks 1990. gada rudens vecajā Niedru skolā. 9. klasē piektdien 7 stundas, citām klasēm 6. Visi aizsteigušies mājās. Mēs 7. stundā, tā ir audzināšanas stunda, izrunājam aktuālos jautājumus, tad sākam piekārtot klasi. Meitenes izslauka, puiši atnes malku, dežurantam vēl jāizmazgā klasi. Puiši ierosina, lai meitenes paņem lupatas, bet puiši nesīs ūdeni. Jānis, Valdis, Andris, Roberts, Vladislavs paņem spaiņus un iet uz aku pēc ūdens. Ienes, izlej. Ilona, Zigrīda un Valda ar birstēm ūdeni izdzenā pa malām, lai notek. Puiši nes ūdeni un lej, meitas ar lupatām izdzenā. Es saku, ka jau pietiek. Roberts man atbild, mēs gribam žurciņas noslīcināt, lai neskraida un negrauž caurumus klases stūros. Pati nepiedzīvoju, bet, kad sāku strādāt, dzirdēju šo stāstu vairākas reizes. Kāds skolēns, sauksim viņu par Jāni, vēl vecajā Niedru skolā, būdams labs futbolists un precīzs vārtu guvējs, ar bumbu esot trāpījis vārnai un nositis to. Otrs stāsts no Niedru skolas neoficiālās vēstures, kas ceļoja no mutes mutē, tikai tajā laikā nevisai skaļi, kad sāku strādāt, bija par Pūci un skolēnu X, kurš noķēris Pūci, apsējis tai sarkano pionieru kaklautu un palaidis. Sapratis, ko izdarījis, padomju laiks, sarkanais kaklauts, kā tas viss varēja beigties. Pats esot bijis nobijies, bet viss beidzies labi, represijas neesot sekojušas.